19 minūtes. Labrīt, rādīto klausītāji. Šorīt pie mums ciemos ir Ainārs Mielovs. Labrīt. Labrīt. Jā, mēs jau teicām, ka mums būs ciemiņi un forši, ka šajā rītā arī paciemojaties pie mums. Nu, kā iesācies rīts, kā rudens vispār pats par sevi? Nu, rudens... Kā rudens? Rudens mēģina atdarīt mums to, ko vasara mums tā kā atņēma. Jā, mēs par šo rādīto klausītājiem īstenībā arī spriedām, ka vasara tāda, bet rudens savu darbu pieprot, tīri labi. Un arī jūs gatavojaties savam darbam, lielajam notikumam, kas pavisam drīz būs, bet mēs vēl pie tā pieķersimies, bet vispirms ir dažas lietas, kas ir jāsadara, lai mēs varētu tikt tālāk. Jā. Lai es varētu drīkstēt turpināt runāt. Precīzi, jā, mēs vispirms parasti izaicinām uz tādu uzdevumu, kas ir dziesmu minēšana, mūsu viesus. Nu tad tā, minūte būs jūsu rīcībā, jā, un šīs te minūtes ietvaros jāmin mūzika, tur var saukt gan izpildītāju vārdu, gan dziesmas nosaukumu, kurš ienāk tur pirmais prātā, tas mums arī derēs kā atbilde, un ja nezinām, uzreiz labāk sakam, ejam tālāk, būs iespēja vairāk atminēt. Ainārs ir spēlējis vai nav? Nav tur sarakstā iekšā. Nu tad būs iespēja. Es esmu arī spēlējis šo spēli, man liekas, jā. Tas bija pirms ranga, laikam, tās sastādīšanas. Īsticamāk, jā. Vispirms tad mēs vēl nebijām to rangu izveidojuši, bet nekas būs iespēja tagad rangā ielausties tieši uz gada nogali. Man jāsacenšas ar citiem estrādes dziedātājiem. Jā. Tur ir diezgan, jā. Un ar grupām arī īstenībā. Tā sīva cīņa visu laiku. Tā kā godīgi un negodīgi vienlaicīgi, jo viņi vairāk kopā min. Labi, mēģinam. 3, 2, 1, sākam. Bet šodien mainīsies mūsu Nezinu. Ejam tālāk. Fredijs Merkurīs. Police. Jā. Aha. Jā. Šito gan es nezināšu. Nezināsiet, ja? Kaut kāds Mielovs no? Jā, kaut kāds mēnesis bija. Lauris Rēniks. Jā. Weekend. Tuvu, bet nē. Ejam Tas tālāk. aizmirs, jā. Nezinu. Ejam tālāk. George Michael. Jā. Music. Jā. Ar kaut kādu nedzirdētu grupu. jaunie. Vētra kaut kāda. Jā. Florence. Un līdz ar šo arī laiks ir noslēdzies. Galīgi nav slikti, jā, ļoti labi, 9 punkti, tas ir labs rādītājs, ņemot vērā, ka tu viens pats esi un tā. Ļoti labi, super. Rakstam iekšā rangā, kā Jā, saka. rakstam iekšā 9 punktiem. Un jau vairāk nāks ciemos, jo lielāka iespēja pacelties augstāk tajā rangā. Man gan jāsīst, ka es neesmu sacensību cilvēks. Tas jau nekas. Tāda azarta manī nav. Tas ir ļoti labi. Bet ja vajag, es varētu nākt kaut vai kāds nedēļu. Bet tas ir ļoti labi, ka nav sacensība tas azarts, jo tad nebūs liela bēda par to, ka nav pirmā vieta. Ja, Bēda nebūs jebkurā gadījumā. Jā, ļoti labi. Pārējie tur zin kā stāsta, mēs speciāli ražosim tagad skaņdarbus, lai nāktu sacensties. Jā, Aināram ir citādāk. Un ļoti labi, ka tā. Kā norit gatavošanās lielajam koncertam? Es saprotu, ka tas notiks pavisam jau drīz, un tomēr vai vispār ir kaut kāda vēl satraukuma procents, ņemot vērā to, cik tomēr daudz gadus skatuves ir aizvadīti, un tā pieredze ir pietiekami bagātīga sakrāta, vai tas satraukums vēl vispār ir? Dīvaini, bet satraukums mazinās katru dienu. Jo apmēram pirms 2 gadiem es pamodos naktī 4. Visbiežāk šāda pamošanās ir saistīta kaut kādām nepatīkamām sajūtām vai sliktiem sapņiem, bet es pamodos labā lomā. Un es domāju, ka man arī vajag vienu lielu koncertu uz man pusapaļo jubileju. Un tā soli pa solim, bet ar katru dienu tiešām tas tāda īsta satraukuma īstenībā nemaz nav bijis, bet katru dienu es topu vien mierīgāks, jo viss iet savu gaitu, viss kļūst ar vien skaidrāks un viss būs labi. Tur tiek pieminēti daudz draugi, kā saka, jā, tajā visā iekšā. Draugi arī tādā ziņā, ka skatītāji, bet par to kādu pārsteigumu vai drīkst vispār tagad stāstīt, kas ir paredzēts? Es neslēpstu, galvenie draugi ir man tiešām tuvā drauga Guntara Prāņa vīra vokalā grupas Skola Kantorum Rīga, kas pārmaiņas pēc lielajos koncertos aizvietos dziedošas meitenes, 3, 4 vai 5, cik katram ir tā dēvēties, kā latvieši saka, backvokāls. Man būs 8 vīru
papildus balss. Tā ir lielākā pārmaiņa un skanēs noteikti labi. Esmu jau pārliecinājis par to vairākos mēģinājumos. Mēs varētu uzspēlēt kādu skaņdarbu. Mēs esam tieši to arī sagatavojuši, vai ne? Tur, kur arī šis kors arī piedalās. Mums ir nedalāmā skaņdarbs. Ar ko asociēs šis skaņdarbs un kāds ir tas zemteksts tam visam varbūt tiem nezinātājiem var iedot ieskatu mazliet? Tas ir viens no lielākiem brīnumiem manā dzīvē, ka piepildījās man sapnis kļūt par Beatlu. Jo bērnībā, kad es dzirdēju Beatles pirmo reizi, tad mēs momentā tajā pašā dienā, pēcpusdienā pie viena klases biedra dibinājām savus Beatles. Neskatoties to, ka nevienam nebija nekādas muzikālās izglītības un tādā garā. Un mēs nodibinājām klubdam, krizdam, kaut kā strīdoties par to, kurš būs McCartney, kurš Lenons un tā tālāk. Bet braucot jau mājās no šīs tikšanās, es tramvajā nodomāju, Beatles tam mēs nodibinājām, bet, tad, kad māma tev teica, vai tu negribētu mācīties spēlēt klavierus, tad es toreiz kategoriski atteicos, jo tik man bija kāds 6-7 gadi, kāds tur klavieris. Un tā, domāju, diemžēl tas vilciens ir aizgājis. Un tad pēkšņi viņš atgriezās, man bija apmēram 25, un Uldis Markelevičs man ne no šā, ne no tā piedāvāja kopā sacerēt dziesmas. Un nedalāmā ir viena no tām ar skaistiem Jāņa Baltos vārdiem. Un tad klausāmies Radio TV ētrā tagad, un pēc dziesmas atgriežamies uz vēl īsiem atvadu vārdiem, ceļa vārdiem drīzāk jau jāsaka, pa ceļam uz koncertu. Un kaut ko Ainars mums arī ir sagatavojis, jā. To mēs arī izdarīsim. 9:26 šis ir Radio TV aiziet. 29 minūtes, un pie mums Ainars Mielovs šajā rītā arī. Ainar, arī gribas tev tomēr uzreiz arī pajautāt. Jūs bija vēl maziņš, kad šī dziesmas tapa. Ko šī brīža Ainars Mielovs būtu gribējis pateikt tam Ainaram Mielavam, kurš toreiz veidoja šo dziesmu? Kāds padoms tev viņam būtu? Dievs, man dažreiz ir kauns, ka mans prāts reiz bija tik ļauns. Iesprāut frāzi ir izpildīts. Paldies Samantai Tīnai par viņas vārdiem no viņas daļredzes, kas tad, ticamāk, tā arī ir bijis ļoti forši. Un Ainars arī varēs pēc tam atstāt kādam nākamajam mūziķim savu iesprāut frāzi. Bet, ja saviem vārdiem būtu jāsaka un atbildi jādod uz Elizabets jautājumu, ko teikt? Ko gribētu atstāt? Es jau tā biju sakoncentrējies, lai nolasītu šo sagatavot atbildi, ka bija piemirst par jautājumu. Jā. Kas ir tas, ko tu savam jaunajam Ainaram Mielavam, ka maziņš bija, ko tagadējais gribētu viņam pateikt? Kādu vienu padomu, lai ņem vērā dzīves ceļā? Galvenais padoms, ka ir jācenšas vienmēr būt laipnam. Laipnām pret jebkuru cilvēku, pret dzīvniekiem. Es arī bērnībā nebiju nelaipns, bet būtu ātrāk to saprats, ka tā ir galvenā lieta, kā dzīve dzīvot, tad es būtu to pateicis sev. Skaisti. Ir kāda sagatavota interesanta lieta, vai ne? Vai mēs drīkstam jautāt, kas tas būs, vai mums vienkārši ir jāklausās? Nē, es paskaidrošu, jo, ja es pats dodos uz kādu koncertu, un es dodos tikai uz tādiem koncertiem, kur mākslinieki man interesēs, bez šaubām sagaidu, ka tie mākslinieki reiz sāk dziedāt visas manas mīļākās dziesmas. Koncertu repertuārs sastāvēs tikai no tām, bet biežāk tā nenotiek. Viņi sākumā moc kādu pusstundu kaut kādām jaunām nezināmām dziesmām, bet beigās es jau sagaidu vismaz dažas no tām savējām. Un līdzīgi droši vien arī būs cilvēkiem, kur atnāks uz manu koncertu sestdienas vakarā. Kāda dziesma droši vien neizskanēs, bet es varbūt ātri pacentīšos noziedāt tādu zibens koncertu ar dažām dziesmām, kas noteikti skanēs. Tādējādi vai izkliedējot šaubas, vai arī gluži otrādi. Varat vēl paspēt kaut ko uzrakstīt un pateikt, kādam dēļ nebūs tā vai tā dziesma, un viss vēl ir paspējams. Tad labi, Radio TV ēterā zibens koncerts. Ainars Mielovs, tagad lūdzu. Lāmatām akmeņiem ir pilna, ir upe šī zem āra vīksnes tilta, tauras kans, tā viņa krastā pārcēlājs, nemanot mēnes bērni dziest, bet viņš kā labradors skrēja pa sniegu, atpoga manu kreklu,
piek un skrien debesīs. Ja tev nav ūdens, es būšu tas. Liktenis ir kā horizons, aijel man vieglu prātu. Vai labo, vai kreiso, abas divas ne par ko. Vai tu zini, mana mīļā, tu saviļņoji mani. I love you, esi man tālā, es jūtu, cik ļoti to vajag tev. Mīlestība nedalāma. Skaisti. Paldies, ka viesojies pie mums šodien. Lai viss izdodas, mums jādodas uz ziņu virzienu, uz ziņu pusi. Ainars jau jālaiž ir pie mūsu. Jā, galā uz draugiem. Ainara, paldies liels, lai izdevies koncerts. Un tiešām, lai tas koncerts nevis tik zibenīgi paskrien, kā bija mums šis mazais zibens koncerts. Tagad Radio tev un izdodas to izbaudīt tā pilnu krūti un lai tas sej daudz atmiņu no šī skaistā notikuma. Paldies un Dievu palīg mums visiem. Paldies.